no balkona skatījos fabrikas dūmus, tie tavu seju zīmē, man palika drūmi, ģimenei netic vecāks satiks sūri, bet tikai blakus tev man te patiktu būt. Acis ciet sapnī pazīm būtni, pamodos naktī atkal sevi paniku jūtu, laikam nesatiksim, mana pavirš kļūda, eju iemest pa 100, jau ir pārīt lūdzu. Šodien jāsatiek antis vienam lāpīties grūt, mūsu tikšanās mīļā tiešām sāpīgi būt, es tā nemāk aiziet kā līdz savu pie brūt, taču esmu tam gatavs, lai tu laimīgi būt, došos tālu zīmīts uz attiku sūt, kuras mazpilsētas virtuvē kafiju lūkš, lai pēc tūmainām sarunām atmiņu zūd, un no rītiem nav jēgas un vainīgs jūtas. Pa dienu klīdīju šauliņu sūkš, kā asins soda vai kāds paziņu cūk, vakaros laimīgs gatavs pat pacins gūt, no tam satin jūtas tā, lai astins kūp, kāpšu kalnos un kad pie pašas maliņas būšu, bļaušu, lai tukšumu piepildu laima apdūšu, vai tas palīdzēs aizmirst naiva būt, un es neatgriezīšos, lai tu laimīgi būtu. Nu čau, jauns video ir klāt, es pamanīju, ka es nesveicinos savos video. Tā kā man pienāk brīdis montēt video, es pat nezinu, ar ko lai sāk. Nav tāds piemērots brīdis. Bet nu tad es nodomāju, ka filmu jūs skatāties, tad ar tur aktieri ar jums nesasveicinās. Tāpēc, lai ir tāds stiliņš, bet šoreiz es sasveicinājos. Tātad gatavojos doties ceļā. Ir sestdiena, pusdienlaiks. Braukšu es rītdien, svētdienā ārā no rīta. Pirmdien kaut kad ap pusdienlaiku vajadzētu piegādāt šo te kravu St. Louisā. Es viņu iekrāvu vakardien tepat Floridā. Un šodien vēl var pavadīt mājās, bet pamazām jau jāgatavojas ceļam, tāpēc tā daļai brīvdiena vien ir. Kaut kā ērmoti sakrāva ceļa zīmes tādas, kurās laikam paredzēts, ka ietriecās un absorbē to triecienu. Es domāju, ka tam tas domāts ir. Tādas ceļa remontiem sastutē. Es reku noņēmu tos kalpakus nesmukos, bet pavarās skats, protams, noputējuši diski. Tā kā es te dāršu šļūteni gluži nevaru dabūt, tad vienkārši jāgaida, kad es mazgātuvē viņas nomazgāšu. Bet nevarēju es ar tiem kalpakiem sadzīvot, viņi tik nesmuki bija, pa naktīm nevarēju gulēt. Domāju par to skatu. Tagad speciāli pasūtījums video ietvaros ir Jurim, kurš man prasīja, čau Juri, šofers arī brauc pa Skandināviju. Oi, kas te? Prasīja man par to ģeneratoru, lai es parādu sīkāk. Es pirmkārt sākušu to, ka es neko nesajēdzu. Es tik zinu, ka tas ir dīzeļa motors un izskatās pēc 2 cilindriem. Tātad mazāks kā refam, jo refam 4-cilindrīgs dīzelis izrādās. Un tāds tā kā traktoriņš, te eļļa, degvielas filtriņš, siksna, kaut kāda ģenģeris. Neko es te nemāku paskaidrot. APU control unit kaut kādi te. Vienkārši parasts motors ar ģeneratoru, kā viņš darbina to kondišku, rekur. Tā ir tā kondiška, kas tiek darbināta tad, kad viņš tarkšķ. Kā tas viss notiek, es jums nemācīšu tā baigi pateikt, bet izskatās viņš šādi. Neko izpūtējis. Tas ir, jā. Labi, Juri, es nezinu, kā viņi strādā, vecīt, tev pašam jāmeklē, kas tur ir, kas tur nav ar viņu. Katrā ziņā tehnoloģija ir diezgan novecojusi, ļoti kaprīza, plīst, prasa daudz uzmanības. Aizvien vairāk smagos Amerikā redz pašosē brauc pretī ar saules paneļiem uz jumta. Un es domāju, ka daudz iedzīgāks variants ir vienkārši kaut kāds elektriskais kondicionieris. Ir tādi priekš kemperiem, priekš teltīm, priekš garāžas, tādi ir tādi pārvietojamie kondicionieri. Viņam var izdomāt plauktu kaut kur augšā, kur viņš to netraucē. Viņam vajadzīgi tie izvadi uz āru ir. Da kaut vai kaut kā uztais to izvadu, es nezinu kā, bet izdomāt var visu, kaut vai šo logu atver un te tādu, pie tā sieta iestrādāt tās caurules, lai iznāk ārā.
Visu, ko var izdomāt, teiksim, pa nakti viņš tev uz akumulatoriem nodzesē, uzaust saule, jau tev jau sāk lādēt akumulators, teiksim, saules panelis. Es domāju, ka visu kaut ko var izdomāt. Tāpēc tā tur APU uz dīzeļa tas tarkšķis, es uzskatu diezgan arī arhaiska sistēma, bet labāk tā nekā, ka nav vispār nekā. Nu ko, laiks pienācis uzšancēt bišķiņu. Nākamais rīts, svētdiena, 10. novembris. Dosies ceļā pamazām. Izmantošu izdevību, parādīšu jums to ātrumkārbu. Kā jau solīju, pastāstīšu, kā ir braukt ar amerikāņu manuālo kārbu. 13 šī ir. Te varam saskaitīt tos ātrumus. Pazeminātais, ko izmanto ļoti reti. Tad ir 1, 2, 3 un 4, tā kā vieglajai mašīnai, principā. 1, 2, tad ir 3 un 4. Un tad pārslēdz grupu. Te ir slēdzis, ko pārslēdz grupu. Un tad ņem ārā no 4. un liek vēlreiz 1, bet viņš jau būs 5. Jo ir augšējā grupa. Kamēr būs neitrālajā pa to laiku, kamēr kloķis ceļo šo ceļu uz 1, tā grupa pārslēdzās. Viņa pārslēdzas tikai, kamēr ir neitrālajā. Slēdzi var pārslēgt, kad ir ātrumā, bet pati tā pārslēgšanās notiks caur neitrālo. Nu, lūk. Vēl viena interesanta lieta, šoferi, es nebiju Eiropas mašīnām to redzējis. Redziet, šis ir pusītes, jeb splitter. Šis ir range selector un tas ir splitter angliski. Kur ir pilnais ātrums un šis ir pusīte. Bet tad, kad ir apakšējā grupa, no 1. līdz 4. ātrumam tagad ir, nevar nemaz ieslēgt uz priekšu, tā kā pilno ātrumu. Tā kā apakšējā ātrumi visi tiek slēgti, kamēr ir pusītes. Nevar tas slēdzis speciāli tā uztaisīts, jo pirmajiem 4 nav pusīši, redzat, 1, 2, 3, 4, un tad ir 5. low high, 6. low high, 7. low high, 8. low high. Kad ieslēdz to augšējo grupu, ieliec tā kā 5. bet tu ieliec 5. pusītē, tad tu 5. pilno ieslēdz, tad tu ieslēdz 6. pusīti, 6. pilno, un tad 7. pusīti, un 7. pilno, 8. pusīti, 8. pilno. Tas kopā sastāv 13 ātrums, jo ir tā kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus katram no 5. līdz 8. pa pusītei, tas ir vēl 4, plus tas pazeminātais, kas ir tā kā 13. Nu, viņš tā kā 1. ir, bet, vieglāk skaitīt, ja tu no sākuma tos izskaiti. Tā kaut kā apmēram. Nu ko, pabrauksim mazliet. Nezinu, kā jūs mani dzirdat. Uzsāku es ar 1. To pazemināto ļoti reti, kad vajag. Praktiski nevajag. Kur es uzsāku, atlaižu vaļā sajūgu. Nezinu, vai jūs redzat manas kājas. Vairāk es sajūgu neaiztieku. Kur 2. Trešais. Pabraukšu pāris smagie stāvu. Es 1. atradu šo vietiņu, kur likt smago, un tad daudzi noskatījās no manis un arī tagad te liek. Turpinām ar 3. izbraukt šeit. Jāņem plati. Un jāapstājās. Stop zīme. Un tagad es atkal izspiežu sajūgu, lai ielikt 1. Bet kamēr es neesmu apstājies, sajūgu es neizmantoju. 2. 3. 4. Pārslēdz uz augšu grupu. 5. ieliek. Tas ir 5. pusīte. Pārslēdz uz slēdzi, atlaiž gāzi, ieslēdzās pats 5. pilnais. Priekšā sarkanā gaisma, vēl pa labi jāgriežās. Ja neviens nenāks, es pa labi varu griezties sarkanā. Ieslēdz pusīti, uzgāzēju, lai ieslēdzās pusīte, un bremzēju ar kreiso kāju.
uzgāzēju, lai var izņemt no ātruma. Pārslēdzu grupu uz leju. Nāk mašīnas, man jāapstājās. Es atkal spiežu sajūgu ar kreiso kāju. Kamēr es neesmu apstājies, man labā kāja no gāzes nekad nav noņemta. Bet tā kā man ir arī jābremzē, tad es bremzēju ar kreiso kāju. Es to pats iemācījos, man to neviens neteica, es nezinu, vai tā var darīt vispār. Bet es tā daru. Mēģinu nogriezties. Otrais. Trešais. Ceturtais. Grupa. Piektais, pusīte. Piektais pilnais. Un atkal jāgriežās pa labi. Šeit es neapstāšos visticamāk, ja man atkal nebūs jādod ceļš. Tāpēc es piebremzēju ar kreiso kāju. Ar labo kāju tikmēr uzgāzēju, lai var pusīti ieslēgt. Jā, man tomēr jādod ceļš būs. Uzgāzēju, lai var izņemt no ātruma. Pārslēdzu grupu. Un uzgāzēju, lai var ielikt kaut kādā trešajā. Drusciņu uzgāzēju. Viss, neviena nav. Es griežos. Ceturtais. Piektais. Pārslēdzu jau pusīti. Atlaižu gāzi, viņa pārslēdzās. Pārslēdzu jau pusīti, sagatavoju sastajam ātrumam. Sestais, pusīte. Sestais pilnais. Sagatavoju pusīti septītajam. Septītais pusīte. Septītais pilnais. Ieskrienos uz šoseis, es esmu izbraucis. Astotais pusīte. Sagatavoju jau astoto pilnu. Esmu tā normāli ieskrējies. Tagad vienkārši atlaižu gāzi, ieslēdzās astotais pilnais, jeb 13. ātrums. Mazliet ceļojums laikā. Video tika filmēts novembra pirmajā pusē. Tagad jau ir Ziemassvētku brīvdienas. Vienkārši mazliet gribēju vēl pakomentēt par to slēgšanos, jo es to video, ko jūs tikko redzējāt, aizsūtīju saviem čomiem. Viņiem radās pāris jautājumu, tad es nolēmu, ka varbūt arī skatītājiem būs pāris jautājumu. Tāpēc nedaudz pakomentēšu. Tātad par to slēgšanos. Kāpēc es nespiežu sajūgu, slēdzot ātrumus? Un kāpēc es bremzes spiežu kreiso kāju? Nu, tas ir tāpēc, ka sajūga pedāls, kad tu sāc braukt, viņš paliek bezjēdzīgs. Tur viņu vairs īsti nevari pārslēgties. Tur ir tehnika, kā to darīt, tas double clutch shifting, bet es nezinu, kā to darīt. Man to neiemācīja autoskolā, jo viņam nebija tāda smagā. Man vispār nepienākas tiesības uz manuāļa, bet es noliku viņus uz manuāļa, un tam tas ir. Neviens neslēdz ar sajūgu ātrumus. Visi Amerikā, kas brauc ar šādām karbām, ātrumus pārslēdz nespiežot sajūgu, vienkārši ar gāzes pedāli, jo tiklīdz tu sāc braukt, sajūga pedāls vairs nav tavs sajūgs. Gāzes pedāls ir tavs sajūgs, lai cik tas absurdi neizklausītos, bet tas tā ir. Tātad spēlējoties ar gāzes pedāli, tu vari pārslēgt ātrumus. Tu filmē mani? Jā. Pakāpēc mazliet uz aizmuguri, ja vari. Spēlējoties ar gāzes pedāli, tu vari pārslēgt ātrumus. Ne tikai no zemāka uz augstāku, ne tikai no augstāka uz zemāku, bet arī no zemāka uz augstāku, kad tu brauc kalnā, un no zemāka uz augstāku, kad tu ripo lejā no kalna, kā arī no augstāka uz zemāku, kad tu ripo lejā no kalna, un no augstāka uz zemāku, kad tu brauc kalnā. Tās ir visas dažādas situācijas, un mazliet ir nianses, kā ar to gāzi ir jāspēlējās. Nu, ir ļoti jāpiešaujās, jo teoriju var visi iemācīties visu no pasaules teoriju, kā to darīt, bet tad, kad tu piesēdies un paņem rokā to kloķi,
Es jums apsolu, ka nekas nav tā, kā likās. Es jums apsolu, ka tālāk pa pirmo ātrumu visdrīzāk tāds, kurš nav braucis ar tādu kārbu, netiks. Tāpēc, ka tā slēgšanās ļoti īpatnēja. Svarīgi ir, lai sakrīti motora un kārbas apgriezieni. Tad tu vari ieslēgt vajadzīgajā ātrumā. Un, teiksim tā, es ilgi nevarēju saprast, kāpēc man tik grūti ir. Kāpēc man tik grūti trāpīt ir, pārslēdzoties ir tik precīzam jābūt. Tur par sekundes desmitdaļu tu nokavē, un tu jau vairs neieliksi tajā nākamajā ātrumā. Ja tu par ātru slēgsi, tad atkal krakšķēs. Tu it kā ieliksi, bet caur baigo krakšķi. Un es domāju, kā tas var būt tik sarežģīti. Un tad es atklāju metodi, un tad es sapratu, ka visi tā dara. Tad, kad tu atlaid gāzi, lai izņemtu no pārnesuma, tu neatlaid viņu līdz galam. Tu praktiski gāzi nekad neatlaid līdz galam. Tu viņu drusciņu turi nospiestu. Tu viņu atlaid tik daudz, lai var izņemt no pārnesuma, un tu viņu turi nospiestu tieši tik daudz, lai tie apgriezieni mazliet pakrītās. Un tā slēgšanās metode, viņa tā arī saucas floating gears, kas tulkojumā varētu nozīmēt tiešā tulkojumā peldināt pārnesumus. Bet es teiktu latviski, lai vieglāk saprast, ir peldināt apgriezienus, jo tu visu laiku tos apgriezienus peldini. Tu visu laiku, tev labā kāja nekad nav noņemta no gāzes, un tu visu laiku meklē tos apgriezienus, lai ieslēgtu sev vajadzīgajā ātrumā. Un tad, kad tev vajag zemākā ieslēgt, tev attiecīgi vajag dabūt apgriezienus augšā. Jo tu slēdzot zemākā, tev apgriezieni taču iet uz augšu, pareizi. Un tad ir tā, ka no galvas jau tu tā baigi neiemācīsies pie kāda ātruma, pie kāda pārnesuma vai kādus apgriezienus. Tas tā diezgan nereāli. Tas viss notiek baigi uz izjūtām, un dažreiz ir tā, ka tu, gribi, es nezinu, no 6. 5. ielikt. Tad tu to gāzi tā izdari, tu to gāzi tā mazliet tā kā uzspied, atlaid, lai var izņemt no tā 6. Un tev vajag ielikt te 5. Tev vajag vairāk apgriezienus. Un tu tā mazliet uzspied to gāzīti un lēnām liec to kloķi pie tā 5. Bet nevajag neko laust. Viss notiek ļoti vieglītēm. Un tu pieliec to kloķi pie tā 5. Tu jūti, kā tas zobratiņš skrien. Viņš skrien pret kloķi, tu jūti. Un tad tu meklē tā kā vēl mazliet uzgāzē, un tad tev pat nav nekas jālauž. Tu vienkārši ar vienu pirkstu vienkārši pieliec. Un tiklīdz tie ātrumi sakrīt motoram ar kārbu, tas kloķis pats ielec iekšā tajā ātrumā. Burtiski ar vienu pirkstu tu tikai uzspied, un viņš pats ielec iekšā. Tas ir baigi uz izjūtām. Lūdzu, neprasiet man, kāpēc tāda kārba vēl joprojām Amerikā ir, kad pirmo kravinieku pasaulē izgudroja, tur ielika šādu kārbu, un 2024. gadā pēc 140 gadiem vēl joprojām ir tāda pati kārba. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Es nezinu, tas ir kaut kāds kultūra vēsturiskais fonds vai kas. Tas nekad nemainīsies. Tādas kārbas, viņu jau vairs nav daudz palicis to manuāļu, bet tādas viņas būs līdz mūža galam, es jums saku. Man ir tāds tā kā gandarījums, ka es iemācījies, esmu braukt ar to kārbu, jo, tur komentāri ir tādi visādi, es tur palausu komentārus. Daudzi pārdzīvo pa manām problēmām vairāk nekā es pats pa viņām pārdzīvoju, un pa to kārbu tur, kā tad tu ar tādu kārbu, kā tad tu ar tādu kārbu brauc. Es kaut ko iemācījos, es kaut ko nemācēju, un tagad es kaut ko māku. Tas tomēr ir kaut kāda vērtība tajā ir. Nevarētu teikt, ka tā ir bezjēdzīga iemaņa mācēt braukt uz šo amerikāņu kārbu, tāpēc, ka, piemēram, ja savu virzību karjeras tālāk virza uz kaut kādu heavy haul, tur visiem tiem smagsvara kaut kādiem smagajiem, viņiem visiem ir manuāls. Tā kā, tagad es ar tādu māku braukt. Fakts. Tāpēc tas tāds neliels komentārs par to slēgšanos. Teoriju var, kā jau es teicu, iemācīties visu. Pasaules teoriju, visas grāmatas izlasīt, kā tas jādara. Bet galu galā tas ir baigi uz izjūtām. Nevajag steigties, šī kārba rūda raksturu, ja tu domā, ka tu baigi pārbrauksi krustojumu un ātrāk pārslēgs tos ātrumus, tur pasteigsies mazliet. Nekas tev nesanāks. Tu beigās neatradīsi nevienu ātrumu. Tu tikai sačakarēsies un paliksi krustojumu vidū. Tu gribēsi ātrāk izbraukt krustojumu, tāpēc, ka mašīnas nāk, tu beigās visiem tur patraucēs tikai tāpēc, ka tu mēģināji pasteigties. Viss notiek vienā un tajā pašā ritmā, neatkarīgi no tā, vai tu steidzies vai nē, vai tu vispār nesteidzies. Tā kā, interesanti kaut kā. Labi, tas pagaidām viss. Turpinājums.
Nu ko, tagad uz kaut kādām nedēļām 2, droši vien, ka sākam atā Floridai, kur zīme. Ārā ir plus 29 grādi. Es dodu 90%, labi 80% es dodu, ka šajā reisā es redzēšu sniegu, jo ziema ir praktiski atnākusi, ir daudzos štatos jau riktīgas problēmas, ledus, sniegs, apgrūtināšu tā braukšana pa kalniem rietumos, ziemeļos. Tāpēc domāju, ka šajā reisā būs mainīgi laikapstākļi, no silta uz augstu, no augsta uz siltu, un tā visu laiku gan jau, ka būs. Kur es iebraucu Džordžijā. Pēc Džordžijas mums ir Tennessee, pēc tam Kentucky, pēc tam Illinois, pēc tam Missouri, kurā tad rītdien vēlams arī piegādāt kravu. Šodien būtu baigi labi tikt garām Atlantai un Nešvilei. Atlanta mūždien ir problemātiski ar savu mašīnu daudzumu. Tikt viņai cauri, es ceru, ka svētdienā varbūt nebūs tik daudz. Nu, un ja pietiks stundas un tikšu garām Nešvilei, Tennessee, tas jau būs vienkārši lieliski, lai rītdien nav nevienai lielai pilsētai vairs cauri jābrauc. Pastīsimies, ko mums saka Džordžijas svešanas stacija. Truck Bypass Way Station. Tas nozīmē, ka jābrauc garām. Nu, tā es arī biju iedomājies, ka svētdienā viss būs ciet. Džordžijā viņas pārsvarā ir ciet, bet tā diezgan chill. Down bad this party is in terms of understanding who they are, what the coalition is, what outreach looks like, what they stand for, how they're going to stand for it. And, you know, remember this whole debate about, like, should she go on Joe Rogan, should she not? It's like, dude, Joe does very passive interviews. He does not hold people's feet to the fire. The only guy he's ever held feet to the fire on was Brendan Schaub, right? Like the You'd Be Surprised thing. That's it. He doesn't do that. Not going on his show was a total mistake. Kur saule uzlēca starp tiem ozoliem milzīgajiem, apspīd viņus. Dzestars ļoti rīts. Paspēju iebraukt Kentucky un uzreiz lēcu iekšā rest area, welcome centers šis ir. Palika 0 minūtes, 0. minūtē ielēcu iekšā un viss stājos malā. Augsti te ir jau bikses jāvelk kājās. Necerēti labi man gāja gan Atlantā, gan Nešvilē. Vienīgais, kur bija sastrēgums, tur, kur es galīgi to negaidīju. Tas bija Chattanooga. Tur viņi baigi remontē un tur mani aizkavēja, bet tā ļoti daudz nobrauc vakardien. Ko? Firma izskatās, ka ir ciet. Tāpat nav firma, tas ir ceļdienests, Missouri DOT. Šodien ir tāda tā kā daļai brīvdiena, bet ne līdz galam brīvdiena, un papīros rakstīts, ka šodien ir piegāda. Telefonu ar man neviens neceļ. Bēdīgi, ka tā. Beigās paliku bešā, tad ciet viss ir. Tur gan vienu čalīti es satiku, viņš izbrauc ārā pa tiem vārtiem. Bet viņš bija atbraucis savā brīvdienā,
kaut ko tur paņemt no darba. Visādi mēģināju sarunāt, lai izkrauj. Teicu viņam, es tev 60 bakšus samaksāšu, davai nokrauj, paņem forkliftu, nocel viņus nost vai novelc. Nē, tur nekādā gadījumā nedrīkst. Tad viņš sazvanīja kaut kādu čali, kas tur atbildīgs. Tas saka, ka tur jāsūta ārā speciāli darbinieks brīvdienā, viņam jāmaksā tur divkārtīgi, un tas ir tā kā jāformē bez mazai kā emergencijas kaut kāds. Viņš teica, nedarīs viņu to, ka rīt 7 no rīta, lai es esmu klāt un izkraus. Tāda situācija bišķi brokeriene bišķi nomudījās, teica, ka šodien obligāti piegāde vajadzīga. Varēja mierīgi nebraukt svētdienā ārā, varēja mierīgi braukt pirmdienā ārā un otrdienas rītā es te būtu. Pat ne rītā, jā, pusdienlaikā rītā. To mierīgi varēja darīt. Tagad sanāca, ka viena diena tā kā mazliet pakās, bet nu labi. Tas ir viens. Un arī mana kļūdas daļēji vajadzēja piekdien, kad es viņus iekraušu tos tai lietas, vajadzēja piezvanīt šitai firmai. Tāpat nav firma, tas ir DOT, tas ir Department of Transportation, nav brīnums, ka viņiem ir brīvdiena šodien. Vajadzēja viņiem piezvanīt un pārliecināties, ka viņi te būs pirmdienā. Es to neizdarīju. Nesos jau uz iekraušanos. Google rāda, ka priekšā būs bišķi satiksme. Nav jābrauc tālu, kaut kāds 25 jūdzes. Tepat Ilinojā pāri upei Mississippi jāpārbrauc, un turpat arī ir tepat vēl pilsētas ietvaros tā iekraušanās Granite City, kā Granīta pilsēta. Noteikti, ka tas ir tas, kas man jāsavāc. Cita tur nav. Maziņš kausa arī nav, tad jau būs standarta kraveņa. Kaut kāds papīrs trūkst. Gaida, ka man atsūtīs, jo nedod man to traktoru. Just wanted to ask before that document comes, can I break down my trailer over there and bring out that tractor when it's ready, or I'm supposed to go in? You have to go in. Go in, okay. And before that form, I cannot go in, right? Correct. All right, then I will just wait. I just wanted to save some time. I can't. That's okay. Until I get the release. I understand. I just wanted to save some time and get that trailer ready for the loading. No, I can't let you back. Okay, until that's I fine. get the release. That's fine. All right, thanks. Is that the one I'm getting? And there's another one. Is that yours too? No idea. I think that goes too. Seems like it's a little bit messed up. Does it run? Do you know? I don't know. Keys in it. Other than that, I don't know. I'm not sure how that's gonna work if it doesn't run. No, I don't think it will. Because the keys are in it. Look, the tire's flat, so Yeah, well, what are you gonna do? take some photos, I guess, and send it to my dispatch. You can't load it like that, can you? Well, if it starts and kind of runs, maybe I can
drive it on my trailer with the flat tire, but that's gonna be a mess. Kurse tas šasis numurs ir serial number L90 L90 68277 682. Labi, viņš neiet. Dirsā viss ir. Var sakot, viņam nav aizdedzis. Es mēģinu atrast masas slēdzi. Es viņu nevaru atrast. Es, ja godīgi, nezinu, kur viņam viņš varētu būt. Otrā pusē ar tāds pats vāks ir. Te ir aķīši divi. Te ir viens. Otrā pusē vēl viens. Te nekas nevarās vaļā. Te nav nekur masas slēdža. Es nezinu, ja viņš rūc. Viņu ir vērts ar šķībiem ratiem vispār mēģināt braukt. Nē, nu, ierūcināt varbūt ir vērts paprovēt. Kas mums te ir? Šodien būs. Nē. Filtrs tas ir. Kaut kāds filtrs. Kur te viņam tā masa varētu būt? Es jau neorientējos tā baigi. Bet neiedegās neviena lampiņa panelī. Varbūt arī vienkārši beigti aķi pilnībā. Nu, es par to arī nebrīnītos. Bet, nu, baigā grabaža. Besi ārā šitādi prikoli. Es atradu masas slēdzi, viņš šeit. Un viņš jau bija ieslēgts. Vismaz man tā liekas, ka viņš ir ieslēgts. Nav nekāda dzīvības pazīmju, jo kāpēc es pielikšu vadus. Bet man jau meklē citu kravu, bet, nu, kamēr cita krava nav atrasta, var jau pačakarēties. Es gan apsolīju, ka es nekad vairs vadus nelikšu nekādā tehnikai. Viņam 2 aķi, viņam 24 volti. Es uzskatu, nav vērts vispār te bakstīties. Bet, nu, labi. Pastīsimies, kas notiek. Neiedegās neviena lampiņa vispār. Nu, 2 dienas pēc kārtas jau riktīgi neiet ar kravām. Tāds ieberzens jau man meklē citu kravu. Tāds tas American truck drivings ir. Nevienmēr viss iet gludi. Atbrauc klams pēdējais stāv, nevar neiedarbināt neko, salausts šķīviem ratiem. Nu, viss. Ko es varu izdarīt? Hey, hello. Are you gonna pick up PD10s? What's that? What are your Pile drivers? Yeah, right here. Those two? Those two. All right. Do I load them up myself or? No, we'll load them for you. Okay. Can I? So we got 2 of those, and then we have 2 attachments that go with it. We'll put them on dunnage. Okay. Is this a good place to break down? Yeah, we're good. We'll load them here, and then we'll go that way and take you out that way. Okay. Right. All right. That'll work. Thanks. Do I need a hard hat? You can have one, yeah, I'll put it on. Okay. All right. Nezinu, kur lai nobrauc te malā baigi. Tāds te visādi mašīna. Es sakā, pabraukšu šeit, lai traucē.
O, te ātri viss notiek. I have paperwork. Yeah, we got PD10s. Vai te baigā ātri viss notiek, jo cik man jāiet, ka kaut kas nolāk. You need these? The cube be in the toolbox. Okay. They ain't gonna jack this. So the two attachments are gonna want them in the front or the back. You're thinking about putting them on a deck? Yeah. They won't fit on the side probably, or under in the middle. I need to put it. No, it won't. I see. Well, probably in the front then, because that deck is longer and it can overhang. No problem. Going to session. I'll probably attach the truck and then we'll put that pieces of metal. All right. Nu, uzkrāva viņi super ātri, viss notika sāķējies, esmu nekur dzelži vēl priekšā uzkrauti. Svāra te nav. Nu, ir kaut kāds svars, bet summa nav liela. Pastīšos, kā te izskatās. Svara diezgan ir labi. Viss ir kārtībā, tagad es nosiešu. Nu, šis ir, strādājot ar šādu veidu piekabi, lielākais trūkums, ka tev pa dubļiem ir jāstrādā, un tad tas viss nāk kabīnē, dari ko darīdams. Vēl viens trūkums šim darbam ir, ka
tehnika ir vienmēr dubļos. Es domāju, ka klients viņu baigi iztīra pirms atdot transportēšanai. Pat nevar ķēdi jāķēt. Es pat nezinu, kā es pirmoreiz redzu šitādu, ka te jāliek te tā ķēdi. Laikam, ka šitā būs legit vai nē. Nemaz nerunājot par to, ka pa tādu lietu var arī izčakarēt uz ceļa policiju, ka tev dubļi ir kaut kādi akmeņi, dubļi krīt vēl pa zemi. Kamēr tu brauc aizmugurē braucošam logā, tas nav labi tā. Bišķi priecīgs neesmu, bet ok, viņi tādi šauri. Varbūt nekritīs tur tie dubļi ārā. Braucu es no Missouri uz Iovu. Nav tālu jābrauc 300 jūdzes. Tas ir ļoti īsts posms, ņemot vērā, ka es naudiņu pelnu ar nobraukumu. Līdz ar to, jā, nekas īpašs, bet tas nekas agri no rīta jāizkraujās un jāsteidzās ir uz iekraušanos. Jāiekraujās kaut kur, es nezinu, kur īsti. Varētu būt Iovā, kombainu rūpnīcā, Fendet kombains jāved būs uz Idaho, tad tur būs 2,5 dienas jāmizo uz to Idaho liels oversize. Tā, lai piekdienā agri no rīta viņu var izkraut, tā viss ir jāplāno. Domāju, ka tur būs interesanti, gan kraušanās, gan arī ceļš uz Idaho būs interesants. Nezinu, kāda laikapstākļi vēl jānočeko. Pusdienu pauzīt. Missouri. Vēl par ko jūs? Svēršanas stacija Iovā ciet. Nezinu, vai varēja nofilmēt to salasīt, bet viņi ciet. Es braucu viņai garām. Dīzelīts vairāk īpaši pa 130 galoniem ieliet nevar, laikam vienreiz 140 galonus tikai ieliet. Bākas it kā 200 ir, bet es saku vairāk pa 140. Man nav sanācis, vai tas tāpēc, ka viņas ir apaļas un viņas vienkārši nevar pilnas pieliet. Arī tukšu tu galīgi arī neizbrauksi vienmēr. Diez, kas nav 140 galonu, 130. Katru dienu katru otro dienu stabili jāpildās. Gandrīzai katru dienu dažreiz. Kas tam mums te ir? Beļķe? Dzese? Nāk no radiatora. Kur no turienes nāk. Es taču teicu, ka viņa cīmperlīga visa tā sistēma ir APU. Un radiators teg. Vispār tas savilcējs tur viens riktīgi augsts ir aizbraucis. Varbūt viņš jāpavelk uz leju un jāsavelk. Kaut gan tāda naiva bišķiņa cerība ir. Ka tur tikai savilcējs ir jāpavelk uz leju un jāsavelk. Ko? Labi, ka neesmu izsviedis ārā savu remontējumo jaku. Pavilku es viņu uz leju un savilku. To savilcēju. Bet man nav īsti pārliecības. No kurienes viņi nāk, vai viņi vienkārši tur tā kā sūcās. Varbūt te ir beigts, vienkārši tā kā sūcās, slapš tur vienkārši palicis, vai tiešām no turienes nāca ārā. Nē, gribas domāt, ka no turienes nāca ārā. Katrā ziņā, ja tik vien tā bēda, ka sakaltusi kaut kāda veca šļauka, tad ir ok. Viņi var arī nomainīt to šļauku kādā dienā. Ne jau tagad naktī. Dzīvos redzēs, skatīsies, kas tur ir ar to dzesi. Jā, reku viss. Pilnīgi. Bēdīgi. Viss braucam nost. 7 vairs vaļā. 6:45 jau atvēra vārtus. Es iebraucu, atāķējos. Viss brauc nost un es tinos projām. Viss noslaucīja piekabi, vispār slot jānopērk. Aizņēmos no šiem
Reku. Saulīt aust, uz turienes arī braukuši 200 km pakaļ kravai. Un tad uz rietumiem 2200 km ar oversize. Un lieta tāda, ka jāpiegādā piekdienas rītā. Var sakot, pa divām dienām un drusciņu vēl laika jānobrauc 2200 km. 2400 km. Un tas viss ar oversize un visiem liegumiem. Aizlidojis jau tā kaut kas. Kā tad tā? Izskatās labi. By the look, it doesn't seem like it's too heavy. It's in its 35 maybe. Yeah, and then it's got front and wheel, or front and back. Yeah. So I think back, we can put it on the platform and the front's still back behind it. Okay, or you can use Or that on that back, but platform. if you have some time, I prefer connecting back the gooseneck, charge the air in the back, so that way I can tell where I have more room. Yeah, no problem. Okay, it'll take like 15 minutes. No problem. Something like that. Okay, thank you. I'll go grab those and start bringing them up here. Okay, Take your time, buddy. Thank you so much. Pastīsimies platumu, kas viņam ir platumu. Tāks. Kā es precīzi noliku. Tā arī būs viņam platums. Desmit. Joh!
Tur ir 10 pēdas. Ziniet, ko tas nozīmē? Es jūtā varu pa tumsu braukt. Tas man ļoti atvieglo dzīvi. Augstums. Parasti jau augstuma mērīšanai izmanto tādu stieni. Man tāda nav nekad bijis, un tā īsti arī nevajag. Šoreiz vajadzētu, bet labi. Te mums ir maks 8. Jā, augstums viss čil. Augstums 11,6. Nē, viņš vairāk. Jā. 11,6. Es varu paņemt 12 pēdas brīvi. Es varu paņemt, un tā kā es braucu uz rietumiem, tur vēl lielāks tas augstuma limits. Sākot no... Tūlīt jums pateikšu. Bļāviens, jau neatceros no galvas vienīgo, vai cik te ir augstums 13,6 vai 14, bet Nebraskā ir 14,6 un tad tālāk ir 14,0 visos štatos, kur man jābrauc. Par Ajovu es neatceros no galvas, bet kādā ziņā viss ir kārtībā. Kraus virsū un tad tirgosies ar brokeri, es nezinu, ko darīt, jo ar riepām būšu overweights. Tas neies īsti krastā. Palīdzēšu viņam. Es nezinu, ko darīt. Pasties, 1250 sver šitas Spacers starplika. Otrā pusē tāds pats. Te labi šitie tādi vieglāki. Tad ir šitas te atsvars te priekšā. 1800 kg atsvars. Salasās. Man maz vietas tur, lai krustukā. Tas ies bišķi citādāk. Tā riepa mīkst. Nu, es kā lai piesien. Es tilta svirs. Droši vien. Cits nekas nenāk prātā. Te tā īsti ka jau kāds ir sējis. No fabrikas līdz dīleru centram jau reku ķēde. Atspiedusies ir bijusi. Tādā virzienā arī varētu. Sietriku pret šejieni. Nē, bišķiņ tā kā
Nu, varbūt, ka būs ok. Baigi labi. Vēl viena. Es neesmu uzlicis. Karodziņu aizmirsu uzlikt, ne? Labi. Šeit vēl viena, bet vispār tik smagam vēl vajag kaut kur uzlikt kaut ko. Interesanti, kur? Mums jāsameklē vēl kādu vietu. Kur sāķa ķēdes. Šis pa lielu bišķiņu. Priekš 4 ķēdēm. Labi, tās riepas tikko man nokrāv tomēr nost. Izstāstīšu, kāpēc viss tādā haosā notiek. Tad, kad es uzkrāvu traktoru, es sapratu, ka man jau ir praktiski maksimālais svars. Nu, grūti tā precīzi noteikt līdz 100 kg, bet, maksimālais svars. Tur nav vieta vēl 4 milzīgām riepām. Pateicu to priekšniekam. Viņš teica, ok, zinot to, kā parasti tas ar brokeriem notiek, viņiem vajag to svaru biļetīti redzēt, scale ticket. Citādāk viņi neticēs nevienam, tur kaut kādam šoferim, kurš tur kaut ko stāsta. Tā tas visbiežāk arī ir. Nolēmām, krausim virsū visas tās riepas, aizbrauksim uz svariem. Papētīju, svari tuvākie ir tajā virzienā, kurā man jābrauc 53 jūdzes, un pretējā virzienā 10 jūdzes. Ārkārtīgi daudz laika tiks iztērēts tam. Beigās pa to laiku priekšnieks piezvanīja brokerim, izskaidroja situāciju, ka traktors jau pats pa sevi ir ar maksimālo svaru, legālo, un nevarēs viņu sadalīt te riepas, atsevišķi vest, uz klājiem izlikt, ka tas neies cauri kā smagsvara krava. Pārmaiņas pēc izņēmuma kārtā brokeris izrādījās ļoti sakarīgs čalis. Es ceru, ka viņš man tiek garām. Puķīti skaisti. Brokeris izrādījās lāga zēns, teica, viss kārtībā, ņemiet nost tās riepas, vedīs atsevišķi, piezvanīs klientam, noskaidros. Piezvanītam zemniekam Idaho, sarunāja, viss. Noņēma man tās riepas, un es dodos ceļā. Jo kāpēc es vēl nosvēršos, un lai ir pierādījums tam, ka es tur esmu. 79 500 gan jau, ka es būšu tur kaut kāds svars, mans minējums 79 500. Es nezinu, pastīsimies. Nosvēršos kaut kur pēc stundas. Es pārsteigts esmu, ka tas traķis ir tik smags. Viņš ir liels, bet es sāku pētīt reku atsvars. Hopā, 1250, otrā pusē tāds pats. Hopā, atsvars 1800. Viņam ir 10 000 mārciņu tikai dzelži sakarināti pa perimetru. Kāds tur brīnums beigās. First way. Truck number? 117. Go ahead, pull up, come inside. I got your numbers. Thank you. Thanks.
scale ticket, please. Are you paying for this today, cash? Yeah, yes, ma'am. I'm gonna hit no on the pin pad. What can I do for you? Yeah, I'm going to get the ATM machine. And there's one there. Do you know where the second one is? The ATM machine. ATM. Thank you, ma'am. Yes. D15 R10. Yeah. That is a UPS right there, the bottom one. That's a UPS. Are you kidding me? Jūs taču dzirdējāt, ka es teicu, ka svars varētu būt 79,500 apmēram mans minējums, bet grūti atminēt tā precīzi. Un es nosvaros, un svars ir 79,500 0 vienkārši. Kā es uzminēju? Kādā veidā? Viss nākamais rīts, saule aust, var braukt tālāk. Vakar vēl bišķi pabraucu. Nebrast, kā es esmu. Dabūju traktoru arī pabīdīt uz aizmuguri. Un seglus uz priekšu. Es, ka bišķi nepareizi bija sakrauts. Jā, nē, pat ja pretī mani nē, lai ko tas arī maksātu. Un pat ja mani jāriskē, es to darīju mani tevis dēļ. Mana sirds, mana ģimene, pāri visam arī dēļ. Sapņus augstī, kā to nebūtu Parīzē. Ikā piedētu viss, un arī nē. To, kas bildē tajā trūks, to sazīmēšu. Un tāpēc negribu dzirdēt, es nevienu ne. Jūta mums ir. Port of Entry. Maintain 10 miles per hour. Hello. How you doing? Good, how are you? Good. Do you have your permit? Yes. It's right here. I do. Going to Idaho? Yes, ma'am. Okay. Idaho. Okay. Any questions? Am I subject to curfew with 10 feet? If you're not over 10 feet wide, no. But we're gonna measure just to verify, okay? Okay. These cops are a bit on time. Nu ko? Dāmas izlaboja man atļaujā izmērus. Es nesaprotu, kā viņas varēja nomērīt 10 pēdas un 3 colis. Sākumā viņas teica 10 pēdas, 6 colis, tas ir 10,5 pēdas. Es tad paga, kā tad 10,5? Tad viņas mēra manā klātbūtnē 10 un 3. Mēs teiktu 10 un 2, bet vispār es nomērīju 10 un 1 maksimums. 10 un 1. Nu, kaut kā viņām sanāca 10 un 3. Un
tad viņas man izlaboja to atļauju. Jaunu izprintēja. Width is actually 10.3. Tad iedevu šādu te lapu ar komandantu stundu, kur milepost 91. Tur nedrīkst braukt. No 3 līdz 6 vakarā tur nedrīkst braukt. Bet es drīkstu pa nakti braukt ar 10 pēdām un 3 solām, ja es salieku lampiņas. Continue on the current road. Tā kā pagaidām es braukšu, vai ir. Nu, kā man paskaidroja dāma, ja ir virs 10 pēdām, mēs mērījām ar viņām kopā platumu, sanāca tur drusciņi virs 10 pēdām. Es teiktu, vairāk pa 10.2 tur nebija, bet nu labi, es pierakstīju 10.3. Ir virs 10 pēdām, tad lampiņas jāliek oranža priekšā, uz priekšu vērsta platākajā vietā un sarkanu uz aizmuguri vērsta platākajā vietā. Un es kaut kā tā saliku. Diemžēl vēl viena man bija, bet aizlidoja vienreiz, kad es braucu. Man nav viņas vairāk. Tā kā labajā pusē nebūs lampiņas. Un šādi izskatās truck driver duša. Vispār neko sliktu vajag nevar teikt. Varbūt nav pirmā svaiguma eiro remonts. Bet nekādas vainas nav. Vienīgā problēma, ko es redzu, nav kur jaku pakārt, neviena āķīša nav. Bet nu labi, kopumā viss ir diezgan labā stāvoklī. Duša maksā, kur arī nogurušais ceļinieks. Duša šeit maksā $12. Ir arī dārgākas, ir arī dušas pa $18. Bet šoferi nekad pa dušu nemaksā, viņi ielai degvielu un viņiem pienākas viņa bez maksas par nopirkto degvielu. Tas šeit arī iepildījos, kur man ir tā klienta karte. Un vienkārši iepildi tur kaut kādus galonus, es nezinu, cik konkrēti šeit. Šim benzīntanku tīklam ir jāielai, lai dabūtu bezmaksas dušu, bet nu, pie 100 galoniem pilnīgi noteikti būs bezmaksas dušu, un tad vienkārši varat mazgāties. Nu, labrīt! Es esmu atbraucis uz kaut kādu saimniecību, fermu. Un es nezinu, vai tā ir īstā vieta, jo man nav ne adreses, ne telefona numuru. Es biju domājis piezvanīt kaut kādu pusstundu pirms ierašanās. Sāku skatīties papīros, man pat nav kam piezvanīt. Es esmu atradzis te kaut kādu vietu. Es ceru, ka tā ir īstā vieta. Iešu prasīt, vajag viņiem traktoru vai nevajag. Un pulkstens ir 9 no rīta. Kalnu laika zonā. Tā kā savu misiju esmu izpildījis. Esmu piekdienas rītā klāt atbraucis. Tad, kad man vajadzēja pārbraukt pa piekabi, es minūtes 20 meklēju, kā atlaist rokas bremzi. Man ir aizdoms, ka viņš čakarējas ar to pašu. Man liekas, es viņam pateikšu, kā atlaist. Nu, šis ir mans dzīves highlights, augstākais sasniegums. Es tikko fermerim, kuram sētā tikai 30 traktori, mācīju, kā braukt ar traktoru. Viņš arī nezināja, kā ar viņu braukt. Un tad es viņam paskaidroju, kāpu pie viņa kabīnē un rādīju, kā ar traktoru jābrauc. Lūk arī sniegs, kuram es devu cik tur 80-90% varbūtības, ka būs sniegs. Te viņš arī ir.